Šis mums ir Mercedes. To es redzu. Atpazini? Nu, Ļoti labi. 180. Dīzelīts B. tātad pirmā sērija 8 litru motors. Jā, 19. gada 168,000 nobraukums. Tam jau ir tas lielais ekrāns. Kā tev patīk tie lielie ekrāni? Nu, šajā gadījumā man šis patīk. Man patīk, ka viņam ir šīs tā kā alumīnija maliņas apdarītas, tāds, nu, tā kā iPhone. dizains. Nu, tāpat kā arī šīm ventilācijas vietām ir šie alumīnija elementi, tā arī šitam, un viņi ir tādi nopaļoti. Viņš ir, jā, jauki. Laikam ir tā kā BMW-iem, kad ir tas ripuls, kas griežās, tad šitas veids to pašu funkciju tieši tā, kur arī viss parādījās. Скажите привет, Mercedes. Viņš ar tevi runā. Ruski un ukrainskaja, bet nav latviešu. Somu var uzlikt. Diskriminācija. Reāla diskriminācija. Die Deutsche. Un šitas man uzreiz arī iekāpjot arī šīs vietas piesaistīja, kad viņš tāds ļoti spēlēja tā. Interesanti. Domāju, ka te priekšā ir ļoti daudz vietas. Nu, vismaz līdz griestiem tev vēl ir 10 centimetri manā gadījumā. Es pilnībā aizmirsu, ka mēs sēžam tādā kompaktā auto, kaut kas līdzīgs Golfam izmērziņā. Nu, varbūt tāds lielāks, tāds tīroks vai kaut kas tam līdzīgs. Un tik ērti iekārt. Nē, viņš ir kaut kā pareizi šitas uzbūvēts. Nu tā, viņš ir tāds tā kā kantaināks. Un skaties, kas ir parocīgi. Tu gribi USB dabūt, skaties, un viņi iznāk ar visu atvilkni ārā, nav tev nekur jābāžās tālāk dziļi. Ceļojošie USB. Jā, viņus var noslēpt, nekrīt acīs. Tiem, kuriem negrib dot elektrību, tiem noslēp. Tadā! Wow! Kafiju, tēju. Šās vietas siksnai tas pieslēdzējis, viņš vienkārši tā nemētājas apkārt vienkārši, bet viņam ir vietiņa. Tas ir. Iekāpšana ir ļoti tādā pareizā augstumā priekš iekāpšanas un izkāpšanas. Ne pa augstu, ne pa zemu.